Vairāk iekšēju nesaskaņu Izraēlas valdības augstākajos līmeņos. Pagājušajā naktī aizsardzības ministrs Israēls Kats izraisīja īstu sensāciju, atbrīvojot no amata IDF centrālās pavēlniecības priekšnieku ģenerālmajoru Avi Blutu tiešraidē televīzijā. Turklāt IDF štāba priekšnieka birojas paziņoja, ka viņi netika konsultēti, un šīs ziņas viņiem bija pilnīgs pārsteigums. Intervijā Izraēlas 14. kanālam Kats paziņoja, ka viņš iecels ģenerālmajoru Dado Baru Halifu, kuru viņš dēvē par komandieru paaudzes pārstāvi, kas koncentrējas uz uzvaru. Ģenerālmajors Avi Bluts ir atzīts par galveno politikas iniciatīvu vadītāju, kas atbalsta Izraēlas kopienas rietumkrastā. Bijušais aizsardzības ministrs Joavs Galants platformā X paziņoja, ģenerālmajors Avi Bluts ir drosmīgs un ļoti pieredzējis virsnieks. Atlaist viņu višraidē ēterā ir nicināms akts, kas pārkāpj vēl vienu sarkano līniju. Izraēlas aizsardzības spēki ir Izraēlas valsts vairogs, un komandieru autoritātes graušana un IDF ievilkšana politiskajā arēnā ir spēlēšanās ar uguni, kas apdraud Izraēlas valsti. Bijušais aizsardzības ministrs un partijas Zilais un Baltais vadītājs Benijs Gants vietnē X sacīja: "Es pazīstu brigādes ģenerāli Avi Blutu gandrīz 30 gadus. Viņš ir principiāls, pārliecināts un pragmatisks virsnieks." Mēģinājums pārvērst diskusijas par IDF iecelšanu amatos par daļu no Likuda priekšvēlēšanu kampaņām kaitē valsts drošībai. IDF politizēšana nav pārvaldība, tā ir īsta briesma. Bijušais Izraēlas premjerministrs un opozīcijas līderis Naftali Benets rakstīja, citēju, "Valdība pret saviem karavīriem." Pēc tam, kad tā bija pabeigusi demontēt IDF no ārpuses un nodrošinājusi masveida izvairīšanos no iesaukšanas, 7. oktobra valdība ir nolēmusi demontēt IDF no iekšpuses un nodrošināt pilnīgu haosu. Bijušais IDF ģenerālmajors un Kneseta loceklis Elazars Šterns aicina premjerministru Netanjahu nekavējoties atlaist aizsardzības ministru, sakot, Izraēlas Kats strādā pie partijas priekšvēlēšanām, nevis pie Izraēlas drošības. Aizsardzības ministrs ir zaudējis visu savaldību. Tomēr aizsardzības ministrs Kats paliek pie sava lēmuma, kritiķu apgalvojumus nosaucot par pilnīgiem meliem un daļu no politiskas kampaņas pret valdību. Un atgriežamies šeit studijā. Marka, kas šeit notika? Ļoti publisks paziņojums tiešraidē televīzijā, un tad ļoti publiska atkāpšanās, sakot, ka patiesībā nekāds paziņojums nav bijis. Kāpēc izvēlēties tik publisku ceļu? Tātad tas nav labi. Un vispirms tas nav labi Izraēlas valstī, jo ik viens, kurš seko starptautiskajai presei, zina, ko nozīmē visi šie stāsti par ekstrēmu kolonistu vardarbību, kas bieži nonāk ziņu virsrakstos visā Eiropā un Ziemeļamerikā, un valdības komentē. Un, ja jūs satiekat ārvalstu vēstniekus, viņi jums pateiks, ka šis ir galvenais jautājums, ko viņi sauc par kolonistu vardarbību Rietumkrastā. Un šis stāsts, diemžēl, rada iespaidu, ka Izraēla neuztver kolonistu vardarbības draudus pietiekami nopietni. Ka tad centrālās pavēlniecības komandieris, kurš ir atbildīgs par Izraēlas spēkiem Rietumkrastā, kad viņu disciplinē vai viņam pasaka, ka viņš zaudē darbu, jo nav pietiekami stingrs pret kolonistu vardarbību, tas starptautiski sūta sliktu signālu. Un es domāju, ka tas būtu jāsaprot. Ikreiz, kad notiek īpaši šis smags kolonistu vardarbības gadījums, mums atkal jāuzsver, ka tā nav kolonistu vairākumrīcība, bet gan neliela minoritāte grupa, kas ņem likumu savās rokās. Bet to sakot katru reizi, kad viņi kaut ko izdara, vai ne, tas izraisa starptautisku pretreakciju. Un ir svarīgi, lai mēs to kontrolētu. Tagad premjerministrs un aizsardzības ministrs visi mutiski saka, jā, ka mums ir jākontrolē šī nelegālā parādība, ka nedrīkst būt nekādas iecietības. Un problēma ar šo stāstu ir tāda, ka tas rada iespaidu, tas dažiem rada iespaidu. Un tas tiks izmantots pret Izraēlas valsti, ka Izraēla šo draudu neuztver pietiekami nopietni. Un neatkarīgi no paša kolonistu vardarbības jautājuma, kad mēs skatāmies uz šo stāstu, tas, protams, ir par daudz vairāk nekā tikai to. Tas ir par to, kā politika un militārie spēki savijās kopā un kas tad notiek. Es domāju, mēs esam redzējuši, kas notiek, kad militārie spēki sāk iejaukties politikā, bet kas notiek, kad šāda politika sāk iejaukties armijā. Skatieties, parlamentārā vēlēšana sistēmā, kāda ir Izrēlā, ir dabiski, ka vēlēšana laikā daži politiķi izmanto dažādus jautājumus, lai stiprinātu savas pozīcijas. Es tikai atzīmēšu, ka ļoti nožēlojami, ka tas notiek, kā Marks pareizi saka, un tas ir viens no satraucošākajiem, kaitīgākiem jautājumiem pasaules mērogā. Galu galā tas, ko Avi Bluts šeit mēģināja darīt, viņš mēģināja atjaunot administratīvās aizturēšanas instruments, kas tiek uzskatīts par vienu no efektīvākajiem līdzekļiem cīņā pret šo kliedzošo parādību.
Un tad viņa gatavības dēļ stingri vēsties pret to, aizsardzības ministrs viņu atceļ no amata. Jūs zināt, ņemot vērā visu kritiku pret armiju par to, ka tā nedara pietiekami daudz, pat ja tā nav policijas struktūra, tās spējas cīnīties ir ļoti ierobežotas. Tas ir tāpēc, ka armijas loma Rietumkrastā un Judejā un Samarijā ir aizsargāt izraēliešus. Tā ir viņu, ziniet, pastāvēšanas jēga. Un tā, kad viņi nonāk situācijā, kur viņiem jādarbojās kā policijas spēkiem, tajā brīdī, kad augsta ranga ģenerālis mēģina to izmantot, viņu noliek malā. Tas sūta ļoti sliktu signālu. Runājot par jūsu jautājumu par politikas iejaukšanos, diemžēl tas ir dabisks process, kas notiek liberālajās demokrātijās. Diemžēl tas notiek vienā no vissvarīgākajiem jautājumiem Izrēlai pasaules mērogā. Un pieņemtais solis nav palīdzējis Izrēlai, bet gan kaitējis tās pozīcijai. Un ko mēs tagad varam sagaidīt? Es domāju, kurp šis stāsts virzīsies? Vai mēs redzēsim pretestību no IDF, no KACA? Kādi būs nākamie soļi? Mēs jau esam dzirdējuši iebildumus no IDF pārstāvs, kurš runā militāro spēku vārdā. Viņš ļoti skaidri pateica, ka nav bijis nekāds paziņojums par to, ka centrālās pavēlniecības komandieris tiks nomainīts, un tas nav saskaņots ar štāba priekšnieku. Protams, šeit ir plašāki jautājumi par civilās varas kontroli pār armiju. Galu galā mēs dzīvojam valstī, kur militārie spēki pakļaujas ievēlētās valdības varai. Un ja ievēlētajai valdībai ir stingrs viedoklis, armijai tas ir jāņem vērā. Armija neveido politiku. No otras puses, ir jāievēro pareizā komandu ķēde, un šīs lietas ir jādara pareizi. Es domāju, aizsardzības ministrs teiktu, ka viņš bija neapmierināts vai satraukts par centrālās pavēlniecības vadītāju, jo centrālā pavēlniecība iesūdzēja viņu tiesā kādu jautājumu dēļ, vai ne? Tagad daži cilvēki teikt, ka tā bija viņa pienākums iesūdzēt viņu tiesā par šo jautājumu. Tātad tas var kļūt ļoti tehniski. Es arī nedomāju, ka tas bija plānots, jo, ja paskatās pašu interviju ar aizsardzības ministru, viņš bija tādā sarunveida intervijā ar paneli, un kāds viņam pajautāja, kas šeit notiek, un viņš sniedz atbildi. Es neesmu pārliecināts, ka viņš bija iecerējis radīt šādu virsrakstu, bet mēs pagaidīsim un redzēsim. Paldies jums abiem, palieciet kopā ar mums!